Ņujorkas metro lielais noslēpums. Nespried par grāmatu pēc tās vāka, angļu sakāmvārds. Bija 4. grūtniecības mēnesī, jūtos ļoti slimu un vēlējos kaut būt mājās savā gultā. Diemžēl es atrados savā darba vietā Ņujorkā. Līdz manām mājām Long Islandā bija jābrauc 45 minūtes ar vilcienu. Es domāju, ka mani moka rīta nelabums, taču uzņēmuma medicīnas māsas slēdziens bija skarbs. Jums ir 48 stundu vīrus. Brauciet mājās un atpūtieties, viņa teica. Es novilkos lejā pa kāpnēm un noķēru taksometru, lai nokļūtu līdz Pensilvānijas stacijai, kur es vēl varētu paspēt uz vilcienu. Bija pusdienas laiks, un stacija bija pārpildīta. Caurbraucēju un pircēju pūļi skrēja uz vilcieniem un metro. Es nogāju maliņā no viņu ceļa un atspiedos pret sienu. Manas kājas līdzinājās gumijai. Pirms es to sapratu, mani ceļi saļodzījās, un es noslīdēju uz grīdas. Te nu es biju savā elegantajā bikšu kostīmā un garajā ziemas mētelī, sēžot uz grīdas dzelzceļa stacijā. Daži no pasažieriem apgāja man apkārt, citi paklupa par manām kājām. Gandrīz visi uz mani skatījās ar riebumu. Es viņus pat nevarēju vainot, es izskatījos slikti. Esmu pārliecināts, viņi domāja, ka alkohols un narkotikas ir mani nomocījuši. Es aizvēru acis. Varbūt es atmodīšos un būšu mājās savā gultā. Es sajūtu, ka kāds mani paraustais piedurknis un pacēlu acis. Par mani bija noliekusies bezzobaina bezpajumtniece. Viņas matus sedza nožēlojami paskata vilnas cepure. No viņas nāca netīra apģērba un puvuša ēdienu smaku kokteilis. Ne tas labākais aromāts sievietei, kur ir stāvoklī. Vispirms es novērsos, bet tad sāku rīstīties. Tu nevisai labi izskaties, teica bezpajumtniece. To pašu es būtu varējis pateikt ar par viņu. Viņa pamāja savai draudzenei, vēl vienai bezpajumtniecei, un abām viņas kopā mani nostādīja uz kājām. Tev ir jāpaiet kaut kur maliņā, sacīja galvenā bezpajumtniece. Cilvēki kāp tev virsū. Abas sievietes nostājās man katra savā pusē. Viena pagrāba man rokas somiņu, otra portfeli. Man bija pārāk slikti, lai es kristu panikā. Mēs izstrēpuļojām no vestibula un devāmies leju pa kāpnēm. Viņas mani veda cauri gaiteņu labirintam, kur gan es biju iekūlusies. Beigās mēs ieklunkurējām blāvi apgaismotā tunelī. Malā stāvēja iepirkuma ratiņi, kas bija piekrauti ar šo sieviešu mantību. Tās bija viņu mājas zem Pensilvānijas stacijas. Abas sievietes man pavadīja līdz ļodzīgam koka ķeblim. Neuztraucies, mīļā, tu šeit esi drošībā, teica otra bezpajumtniece. Viņas laipnais smaids atklāja vairāku trūkstošu un robotus zobus. Pašas izskats viņu nepavisam nesatrauc. Pārsteidzoši, bet izskatījās, ka viņa vairāk raizējas par to, kā jūtos es. Pirmā bezpajumtniece uz brīdi nozuda. Viņa atgriezās ar 3 tējas krūzēm. Vispār es neesmu tējas cienītāji, taču šī bija visgaršīgākā tēja, kādu jebkad bija dzērusi. Izskaties jau labāk, kur tu dzīvo, viņa jautāja. Long Islandā, es atbildēju. Mēs ar lielāko prieku tevi aizvedīsim atpakaļ līdz vilcienam, bet vispirms atpūties. Mēs papļāpājām par laika apstākļiem un ģimeni, bet virs galvas braucošie metro vilcieni rībināja sienas un griestus. Uz brīdi es jutos kā Alise brīnumzemē, pēcpusdienas tējas laikā, tikai ar dažām būtiskām atšķirībām. Atšķirībā no Alises, kura caur trušu alu iekrita fantāzijas pasaulē, kur dzīvoja ērmīgi radījumi un notika dīvainas sarunas, es biju nonākusi pazemes tunelī, kurā mitinājās 2 neticami gādīgi cilvēki. Kad tēja bija izdzerta, abas glābējas aizveda mani atpakaļ uz Long Island vilciena vestibīlu. Viņas ielūkojās vilciena sarakstā, pavadīja mani līdz vilcienam un pamāja ar dievas.
Tik labi es šodien vēl nebiju jutusies. 2 dienas atpūtusies, es devos atpakaļ uz darbu. Bija sastrēguma stunda, un metro stacija bija cilvēku pilna. Kamēr gaidīju savu vilcienu, es nostājos uz platformas tālāk prom no pasažieru pūļa. Tomēr es biju viena tikai īsu brīdi. Kā tu jūties, jautāja mana draudzene bezpajumtniece. Viņai galvā bija pat tā pati nožēlējumā paskata cepuri. Es pasmaidīju. Es nevarēju noticēt, ka viņa mani bija sameklējusi šeit metro. Mazliet nogurusi, taču daudz labāk. Vēlreiz paldies par jūsu palīdzību. Nav par ko. Šodien metro tev ir vajadzīga sēdvieta. Viņa teica, tu nedrīksti stāvēt. Viņa nerātni pasmaidīja. Metro pasažieri parasti manevrē tā, lai atrastu vislabāko vietu uz platformas, tieši tur, kur atrodas metro vagonu durvis. Tiklīdz durvis atveras, metro braucēji grūstās un stumdās iekšā vagonā, lai izlaustu ceļu un tiktu sēdvietā. Nelikdamies nezinis par to, ka ārā kāpjošie pasažieri mēģina pamest vilcienu. Kad mana draudzene bezpajumtniece tuvojās iekārojama laukumam uz platformas, pasažieri atkāpās. Tas ir nerakstīts likums. Pasažieri vienmēr turas pa gabalu no bezpajumtniekiem. Izskatās, it kā jūra būtu pašķīrusies. Viņa stāvēja viena pati. Viņa māja man, lai es eju pie viņas. Kad devos turp, cilvēki pagrieza galvas. Mana jaunā draudzene aplika roku man apkārt. Es piespiedu sevi apslāpēt smieklus. Šorīt tev vajag dabūt labu sēdvietu, viņa teica un piemiedz aci. Es nemirkli nešaubījos par viņas teikto. Vilciena pasažieri bija nikni, viņi bija zaudējuši savu iekāroto vietu, un tur neko nevarēja padarīt. Pienāca vilciens, es metos iekšā un apsēdos. Mana klaidoņa draudzene ātri atkāpās no sliedēm, un dusmīgie braucēji ieklupa vilcienā. Vilciena durvis aizvērās, un es pamāju ar Dievu savai palīdzēji vilnas cepurē. Es nekad viņu vairs neredzēju, tomēr šajās pāris īpašajās dienās mēs dalījāmies smieklos, smaidos un tējā, un es sapratu, cik biju laimīga, ka saņēmu laipnību, kā dāvanu no 2 neparastām svešiniecēm. Reizēm liela veiksme pie mums atnāk tad, kad mums tā ir visvairāk vajadzīga, un kad mēs to vismazāk gaidām.